Virslīgā smagas uzvaras Rubenei un RSU Irlava Tukums bez cīņas iekļūst sieviešu pirmās līgas pusfinālā. Herbadent uzvar Čehijas ekstralīgas regulārajā turnīrā. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News dabūjo podcastu, un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu floorballā Latvijā un pasaulē. Pagājušo svētdienu Latvijas čempionāta sieviešu pirmajā līgā tika noskaidrotas regulārā turnīra uzvarētājas. Rubene 1 pēdējā regulārā turnīra spēlē ar 25-4 savā laukumā sagrāva Kojotī. Uzvarētāja rindās rezultatīvākā bija Juta Moravska ar 5 vārtiem un 2 piespēlēm, un Lība Daimikova, kurš šajā mačā izcēlās ar 4 precīziem metieniem, asistējot 3 vārtu gūmos. Jāpiezīmē, ka sestdien bija paredzēta ceturtdaļfināls sērijas pirmās spēles starp Irlava Tukums un Ķekavas Bulldogs, tomēr Buldogas stundu pirms spēles sākuma oficiāli atsauca savu dalību čempionātā. Līdz ar to irlavietes bez cīņas iekļuva pusfinālā. Ķekavas Bulldogs kluba pārstāve Līga Vancāne pastāstīja, ka šāds lēmums tika pieņemts jau ceturtdien. Tomēr Latvijas Floorball Savienība informāciju Irlavas komandai nogādāja sestdienas vakarā. Vancāne sacīja, ka Ķekavas Bulldogs atsauca dalību dēļ sieviešu pirmās līgas nolikuma punkta, kas nosaka to, ka floorballistes, kuras spēlēs sieviešu virslīgā, vienlaicīgi nedrīkst piedalīties pirmās līgas play-offos. Jāpiezīmē, ka Ķekavas Bulldogs komandā kopumā 6 floorballistes spēlē virslīgā un vienai no komandas spēlētājām ir virslīgas pieredze. 4 spēlētājas no 6, kas spēlē šo sezonu virslīgā, spēlē galvenās violas pirmās līgas komandā, un šajā sarakstā ir arī komandas pamatvārdsardzes Sintija Bane. Sestdien notika 2 spēles Latvijas čempionāta sieviešu virslīgā. Rubens smagā cīņā ar 15-10 pieveica Ķekavas Bulldogus, un mazāk grūti gāja arī RSU, kas ar 6-3 pārspēja Ķekavu. Pēc piedzīvotās sagrāvas iepriekšējā savstarpējā mačā ar 4-18 Buldogas šķiet devās uz laukuma Niknas ar vēlmi šoreiz nospēlēt krietni labāk. Ķekavas komanda sagādāja pamatīgas galvas sāpes kocēnietiem un pēc pirmā perioda atradās vadībā ar 4-3. Otrajā periodā labāk gāja Rubenei, taču stabilu pārsvaru radīt neizdevās un dodoties nākamajā pauzē uz tablo 8-6. Intriga saglabājās gandrīz līdz pamatlaika beigām, vēl 52. minūtē kocēnu komandai bija slidenais 12-10, bet pēc tam rubenietes guva 3 vārtus, panākot gala iznākumu 15-10. Arī otrā spēle, kur notika Rīgas Olimpiskajā centrā, izvērtās gana interesanta. Pirmajā periodā abas komandas aktīvi uzbruka, tomēr rezultāts netika atklāts. Otrās trešdaļas sākumā RSU panāca 2-0, nedaudz vēlāk ar precīzu metienu atzīmējās Elīze Bērziņa, tomēr students atbildēja ar 2 vārtu gūmiem, dodoties pārtraukumā ar 4-1, bet visā spēlē svinot uzvaru ar 6-3. Svētdien savu pēdējo spēli šosezon Šveices SML līgā aizvadīja Diānas Sjomins pārstāvētā Burgdorfas Wizards, kas izbraukumā tikās ar UHC Dietlikanu. Diemžēl latvietis klubs cieta smagu sagrāvu ar 5-14. Jāpiezīmē, ka citā mačā UHC Hofen, kas no burgdorfietēm pirms pēdējās kārtas atpalika par 2 punktiem ar 2-6, atzina FB Riders DBR pārākumu, līdz ar to Sjomins komandai nebūs jāspēlē play-outs par vietas saglabāšanu SML līgā. Piebildīšu, ka Burgdorfas Wizards 21 spēlē izcīnīja 5 uzvaras un piedzīvoja 16 zaudējumus, un ar 16 punktiem sezonu noslēdz 6. vietā. Aizvadītās nedēļas nogalē bezkompromisa cīņas notika 2 no 4 top 4 valstu čempionātiem Čehijas ekstralīgā un Somijas Salibandī līgā, kur pēdējās kārtas spēlēs tika noskaidrotas regulārā turnīra uzvarētājs,
kā arī ceturtdaļfināla pāri. Čehijā vislielākā uzmanība bija pievērsta Herbadentu un SC Vau Viktovicas pēdējiem mačiem. Abas komandas pirms pēdējās kārtas ierindojās attiecīgi 2. un 1. vietā, taču tās pēc tam samainījās vietām. Vispirms Herbadenta florbolistes ar 13-3 sagrāva Elite Praha, pakāpjoties uz 1. vietu. Komandai pēc uzvaras bija jācer, ka SC Vau Viktovica neizcīnīs uzvaru pamatlaikā pret TGGM Čodovu, un tā tas arī notika. Viktovicas klubs cieta zaudējumu Bullīšos ar 3-4. Somijas Salibandī līgā viss gāja nedaudz raitāk. Sestdien SC Klasika ar 10-1 sagrāva 2. vietā esošo SB Pro, tādējādi nodrošinot uzvaru regulārajā turnīrā dienu pirms čempionāta beigām. Līdz ar to Čehijas ekstralīgas ceturtdaļfinālā Herbadenta mērosies spēkiem ar Elite Praha, SC Vau Viktovice ar FBS Olomots, TGGM Čodov ar Brno Židanice un Bohemians ar FBC Liberec. Savukārt Somijas Salibandī līgā ceturtdaļfinālos spēlēs Klasika ar R3, SB Pro TPS, OLS Happy un NST Tikerit. Pagājušo svētdienu Zviedrijas 2. divīzijas čempionāta Gotlandes grupā notika latviešu duels, kurā savā starpā cīnījās Kristīns Brāns un Laumas Šņevskas Endre Ief Angdam A un Anetes Šēnis Endre Ief Angdam Oldīs. Ja iepriekšējā savstarpējā spēlē uzvaru ar rezultātu 12-5 izcīnīja Višņevskas un Brāntas komanda, tad šoreiz ar rezultātu 11-9 pārāks bija Endre Ief Angdam Oldīs florbolistes. Aneta Šēna šajā spēlē izcēlās ar vārtu gūmu un 2 rezultatīvām piespēlēm. Brantei vārtu gūms, bet Lauma Višņevska šajā spēlē ar rezultativitātes punktiem neizcēlās. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Otrdien notiks 2013. gada pasaules čempionāta izloze, kurā Latvijas izlase uzzinās savas pretinieces grupā. 4 spēles paredzētas Latvijas čempionāta sieviešu virslīgā. Otrdien Ķekavas sportnamā RSU aizvadīs savu mājas spēli pret Ķekavas Bulldogs, 2 dienas vēlāk Buldodas savā laukumā uzņems Rubeni. Sestdien Kocainietes mērosies spēkiem ar RSU, bet svētdien savā starpā cīnīsies Ķekava un Ķekavas Bulldogs. Savukārt Latvijas čempionāts sieviešu 1. līgā pirmās 2 ceturtdaļfināla spēles savā starpā aizvadīs Rīgas Lauvas un Liepū. Jāpiezīmē, ka nākamnedēļ sieviešu virslīgā notiks play-offi, tāpēc Floorball News W nākamajā podkāstā Floorball ekspertu komentāri, viedokļi un prognozes par gaidāmajiem play-offiem. Tas šodienai viss. Paldies, ka klausījāties, lai jums veiksmīga šī nedēļa. Visu labu!